Pēdējā māja nedēļa Baltijas reģionu dominē negatīvas noskaņas. 3 Baltijas biežām bija raksturīga viena pazīme. Viens liela apjoma tiešais darījums veidoja nozīmīgu dienas apgrozījuma daļu. Tā pirmdien mēs sākam ar Silvano Fashion Group vienu noslēgtu tiešo darījumu, kas veidoja gandrīz pusi no dienas apgrozījuma. Otrdien tā bija Rakiškio Suris, trešdien Klaipēdas nafta, bet piekdien Olenfarma. Ar Olenfarmu viens noslēgts tiešais darījums veido 92% no dienas apgrozījuma. Šāda situācija nav raksturīga Baltijas biežām. Līdz ar to es varētu pieļaut, ka viens potenciāli institucionāls investors veica izmaiņas savu ieguldījumu portfelī. Tas varētu turpinās arī jūnijas sākumā. Tomēr interesi par Olenfarmu es nevarētu nosaukt par nejaušu, jo saskaņā ar grafiku Olenfarmam piekdien bija jāpublicē savi ceturkšņa rezultāti. Olenfarms to arī izdarīja, bet, kā jau arī ierasti, publicēja informāciju jau pēc tirdzniecības sesijas beigām. Saskaņā ar publicēto informāciju Olenfarma peļņa sasniedz 700 000 lātus, bet apgrozījums pārsniedz 6 miljonus lātu. Šis bija vislabākais ceturksnis Olenfarma vēsturē. Skatoties uz valstīm, kur pārdot Olenfarmu, es varētu teikt, ka Olenfarma kļūst vairāk un vairāk par eksportētāju. Jo šoreiz 95% no visas Olenfarma saražotas produkcijas tika pārdoti ārvalstīs. Interesanti, ka pagājušajā nedēļā savus rezultātus publicē arī Grīndeks. Es vienmēr salīdzinu Grīndeku ar Olenfarma rezultātus. Kā jau arī iepriekš, Grīndeka peļņa un apgrozījums absolūtais cipars ir lielāki nekā Olenfarma. Tā peļņa Grīndekam sasniedz 1,4 miljonu lati, bet apgrozījums pārsniedz 13 miljonu latus. Grīndeka peļņa izauga pa 16% salīdzinot ar pērni, bet apgrozījums nedaudz sarūkt, pa 5% salīdzinot ar pērni. Pats Grīndeks uzsver, ka kompānija veic izmaksu optimizāciju, ka Grīndeka uzsvars ir uz mārketingu un pārdošanas pasākumiem. Tomēr es varētu teikt, ka no tirgus puses, tirgus dalībnieki praktiski ignorēja Grīndeka publicētu informāciju. Ja ceturtdien un piekdien tirgu bija noslēgti tikai 4 darījumi, kas bija arī maza apjoma darījumi. Šo situāciju es nevaru prognozēt arī ar Olenfarmu, jo pieļauju, ka pēc publicētas Olenfarma informācijas tirgus dalībnieku reakcija būs daudz aktīvāka.